Sveicieni visiem šeit no Ventspils, kur sākas ceriņu ziedēšanas laiks un plauksta kastaņas. Studijā Gonda Pūrniece, kopā ar mani viss Kurzemes televīzijas kolektīvs. Ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējumu plānots uzsākt 2 projektus. Vēl viena Ventspils grausta atjaunošanu un veloceliņu izbūvi. Projektā ietilps veloceliņš un autos stāvlaukums Ganībielā, bet tā kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir vairāki miljoni, tad Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums būs uz pusi mazāks nekā, ja nāktos degradētas ēkas vecpilsētā atjaunot no pašvaldības līdzekļiem. Tāpēc Tirgus ielā 5 sāksies vēsturiskās ēkas pārbūve. Remonts plānots no šī gada jūnija līdz nākamā gada augustam. Ēka Tirgus ielā 5 tiks restaurētā un pārbūves procesā tajā tiks izveidots jaunas telpas birojiem ar vismaz 20 jaunām darba vietām. Autoru uzraudzību objektam veiks SIA arhitektu birojas Krasts un Pēters Blums, kas jau ir strādājis pie Ventspils pils atjaunošanas, bet arheoloģisko uzraudzību veiks Armands Vijups. Ēka Tirgus ielā 5 tika uzcelta tālajā 1797. gadā kā noliktava, kas 1900. gadā jau pārbūvēta par dzīvojamo māju. Ēkas 2. un 3. stāvā ir saglabājušies viena no senākajiem sienas gleznojumiem Latvijā, kas ēkas pārbūves laikā tiks restaurēti. Ēkai ir noteikts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa status, kā arī tā ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Ventspils senpilsētas zonā. Šajā ziņu rādījumā vairāk uzmanības veltīsim pasākumam, kas saucas Piektdienas pastaiga. Šis ir ventspilnieku iemīļots pasākums. Atliek vien piektdienas vakar ieplānot un iziet no mājas. Visi pasākumi ir bez maksas, bet šogad pirmo reizi kultūras centrs piedāvāja īpašu programmu, jo Ventspilī tika organizēts perkusiju, jeb sitamo instrumentu festivāls. Ieklausamies un skatāmies nākamo sižetu. Piektdienas vakara pastaigas maršruts sākās Lielajā laukumā un turpinājās līdz Tirgus laukumam. Koncertzāles amfiteātrī notiks starptautiskā festivāla Percussion Ventspils Sound atklāšana. Pasaules līmeņa mūziķi spēja bungot uz visdažādākajiem instrumentiem. Tālāk maršruts paredzēja došanos pa Kuldīgas ielu uz priekšu. Jaunpilsētas laukumā skanēja saulaini ritmi. Te varēja sastapt arī jaunos vokālistus no Jaunradas nama un jaunos sitavu instrumentu mūziķus. Bērniem tika veidots meistarklases, kur varēja radīt un izkrāsot savas bungas. Šajā vakarā mazajiem ventspilniekiem bija daudz ko darīt. Bezmaksas atrakcijas, spēles, īpaša vieta, kur radoši darboties un pielietot savu fantāziju. Uzmanību piesaistīja teātra performance Dzirnavu laukumā. Ar to pārsteidza Ventspils amatieru teātris. Kad šī iekārta tika pabeigta, sirds ritmu varēja pamēģināt katrs, un te vēl kāds neparasts instruments. Tirgus laukumā šajā laikā notika karaoke. Grupas Crazy Daisy pavadījumā. Te uzstājās paši ventspilnieki. Pilsētnieki nodemonstrēja savus talantus un spējas izvēloties dziesmu no kopkataloga. Vai jūs esat dziedātāja profesionāli? Nosacīti, vairāk kā hobijs un ģimenes priekam. Diezgan grūta dziesma, sarežģīta tāda, jā? Mīļa dziesma. Mīļā, jā? Ļoti mīļa. Sen iemācījos. Mēs Liedaks esam dzīvās mūzikas grupa. Spēlējām. Nu jau retāk, bet kādreiz kāzās, publiskās ballēs. Skaidrs, jā. Nu, kā jums patīk tāda ideja vispār organizēt pilsētā karaoki un tādiem dzīviem mūziķiem? Ļoti forši un grupa, manuprāt, vispār ir vienkārši izcila. Kā šodien tirgojas vispār? Nu jau labi.
Kā jums patīk karaoke, kā mūsu ventspilniekie dzied, labi, skaisti? Ir labi. Ir, kur dažiem vēl piestrādāt, bet kopumā ir labi. Varbūt jums arī vajadzētu? Nē, zin kā, katrs paliek pie sava, es pie kafijas, dziedātāji pie dziedāšanas. Tikmēr ļoti skaļi gāja Ventspils Rāclaukumā, jo te aizvadīta meistarklase Japāņu bungām Taiko Akiri Vašimi vadībā. Cilvēkiem sanāk ļoti labi vispār. Jā, es tāds, ka patīk arī. Jums kāda apvienota grupa šodien vai kā? Jā, mēs esam grupa no Liepājas, saucās Kira Taiko. Jā, mēs sākām studēt Taiko pirms aptuveni kādiem 2 mēnešiem tikai. Taiko tas ir kāds muzikas virziens vai? Taiko tas ir Japāņu bungas. Jā, viņi visi ir Taiko. Jā, bet viņiem ir dažādi nosaukumi. Piemēram, lielais ir O-Taiko. Mazais ir Shime Taiko. Savukārt šis te, tas saucās Nagado. Taiko paspēlēt varēja ik viens, kas vēlējās, tostarp arī Kurzemes televīzija. Taiko tā ir vesela māksla. Mums skolotājs Akira vairāk kārt ir stāstījis, ka svarīgi nav tas, ko tu spēlē, bet kā tu spēlē. Un tad visam ir rituāls. Tam, kā tu ieeji pozīcijā, kāda ir tava pozīcija, kā tu tur rokas, kā tu viņus vispār vicini, viss kaut kāds žesti. Šeit Rāclaukumā ar savu produkciju iepazīstināja arī Ventspils mācību uzņēmuma. Īpašu uzmanību pievērs projekts Stenowrite. Tā ir datora klaviatūra, lai pātrinātu teksta rakstīšanu. Jau spēs klaviatūras var rakstīt no 50 līdz 60 vārdiem, tā vidēji. Tad ar šādu klaviatūru, kas mums ir, var rakstīt no 200 līdz pat 250 vārdiem minūtē. Šī ir mūsu uzlabotā versija, šī ir V2, kurai mēs veicām tehnoloģiskus uzlabojumus, lai mēs varētu padarīt korpusu daudz plānāku nekā pirms tam. Arī uzlabojām to, ka mēs pielikām Type-C. Mēs ieguvām Ventspils jauniešu gadu balvu, un mēs tikām arī Dženī Latvija finālos, kurā, mēs neguvām neviens simpātiju balvu, diemžēl, bet taču Jānis Krievāns pats atzīst, ka mēs esam bijuši Latvijas labākā SMU komanda kā tāda. Piektdienas pastaiga turpinājās līdz vēlam vakaram. Šis ir ventspilnieku iecienīts pasākums. Koncerti notika visdažādākajās vietās, mēs vēl nepieminējām amatu māju, mākslas skolu un daudz citu pasākumu, kas notika šajā vakarā. Maijā pie Bušnieka ezera laivu bāzes notika tradicionālais skrējiens apkārt Bušnieka ezeram. Skrējiens šogad norisinājies jau 45. reizi, pulcējot rekordu lielu dalībnieku skaitu. Šogad skrēja 180 dalībnieki. Dalībniekiem bija jāveic 8,1 km garš aplis apkārt ezeram. Vīriešiem šo distanci visātrāk veica Kristaps Bērziņš, kurš pirms nedēļas kļuva par Latvijas čempionu maratona distancē. Kristaps apkārt ezeram apskrēja 26 minūtēs un 58 sekundēs. Otrajā vietā atstājot Ģirtu Viļumovu, kas noskrēja 28 minūtēs un 43 sekundēs. Trešajā vietā Vadims Popovs ar 29 minūtēm un 32 sekundēm apkārt ezeram. Sievietēm distanci visātrāk veica Klinta Lauska 32 minūtes un 46 sekundes. Otrajā vietā Elizabeta Kiršteina ar 34 minūtēm un 36 sekundēm, bet trešajā vietā apkārt ezeram apskrēja Viktorija Bogdanova 35 minūtēs un 17 sekundēs. Par uzvarētājiem savās vecuma grupās kļuva Elizabeta Kiršteina, Kristīna Krista Ozoliņa, Klinta Lauska, Zane Gruberte, Ralfs Apfelbaums, Ģirts Viļumovs, Kristaps Bērziņš un Vadims Popovs. Sacensību liela draugs kompānija Geodēzists apbalvoja ātrākos skrējējus senioru grupās. V50 grupā Kaspars Tūbelis, 60+ grupā Olafs Ķeņģis, 50 grupā Zane Gruberte sievietēm un 60+ grupā sievietēm Gaida Petere. Tāpat pie spēcbalvām tika arī jaunākie dalībnieki. Un tie bija Patricija Žabinska un Daniels Ķepals. Bušnieka ezers kļūst par brīnišķīgu aktīvās atpūtas cienītāju objektu, kurā īpašo dabas
skaistumu tagad var baudīt ne tikai peldoties vai braucot ar laivu, bet arī ar velosipēdu apbraucot ap ezeru vai apskrienot, vai varbūt šo maršrutu izmantojot kā pastaigu. Skrējienu organizēja biedrība Ventspils maratona klubs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības sporta pārvaldi. Un skatāji, ar šo nedēļu mēs lēnām ejam jūnijā, drīz jau arī vasaras svētki, bet visas šīs dienas kopā ar jums būs Kurzemes televīzijas montāžas operatori, video operatori, mēs žurnālisti, lai stāstītu par jaunāko un interesantāko Ventspilī. Здравствуйте, вы смотрите программу «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». С вами в студии Татьяна Саксаганская. Традиционная пятничная вечерняя прогулка, организованная Вентспилским центром культуры, в этот раз проходила в особой атмосфере. И, можно сказать, в особых ритмах. Ведь в этот раз в программу был интегрирован международный фестиваль Percussion Ventspils Sound, посвященный только ударным инструментам. В этот вечер горожане не только наблюдали за выступлением музыкантов разного уровня, но и сами пробовали себя в роли ударника. Маршрут пятничной вечерней прогулки пролегал от площади Лейлес до Рыночной площади. В амфитеатре концертного зала состоялось открытие международного фестиваля Percussion Ventspils Sound. Музыканты мирового уровня демонстрировали великолепную игру, извлекая звуки из самых разных ударных инструментов. Далее маршрут прогулки пролегал вдоль улицы Кулдыгас. На площади Яунпилсетас царили солнечные ритмы. Здесь выступали юные вокалисты Дома творчества и юные ударники. Для детей были организованы мастер-классы. Они создавали свои ударные инструменты, разукрашивали омографы. В этот вечер маленьким вентспилсчанам было чем заняться. Кроме надувных аттракционов были различные игры. Было и пространство для творчества и фантазии. Привлек внимание прогуливающихся перформанс Вентспилсского любительского театра, актеры которого варили особое зелье на площади Дзырного. Когда зелье для улучшения сердечного ритма было готово, его мог попробовать каждый желающий. А еще здесь звучал необычный инструмент. На Рыночной площади в это время проходили караоке. Выступали горожане в сопровождении группы Crazy Daisy. Вентспилсчане продемонстрировали свои музыкальные способности, исполняя песни из предложенного им каталога. Вы профессиональная певица? Ну, условно. Это мое хобби и на радость семье. Но песня довольно сложная у вас была. Это любимая песня. Я давно ее выучила. У нас есть группа Ледакс. Сейчас мы реже играем, а раньше много на свадьбах играли, на различных вечеринках. Как вы оцениваете идею организовывать в городе караоке с живым сопровождением? Это очень здорово. И группа, по моему мнению, просто великолепная. Как наши вентспилсчане красиво поют? Хорошо поют. Некоторым еще надо поработать над исполнением, но в целом хорошо.
Может, вам тоже стоило принять участие? Нет, каждому свое. Мне кофе, певцам пение. Тем временем на Ратушной площади было довольно громко. Здесь проходил мастер-класс по искусству игры на японских барабанах тайка под руководством Акиры Вашими. У людей получается хорошо, им нравится. Вы какая-то группа, объединение? Да, мы группа из Лепы, называемся Акира Тайка. Мы начали учиться тайка всего пару месяцев назад. А что такое тайка? Это какое-то музыкальное направление? Тайко – это японские барабаны. Это все тайка, но у них разные названия. Например, большой – Одайко, маленький – Шиме-дайко, а этот называется Нагадо. Попробовать свои силы в игре на тайко мог любой желающий. Не удержалась даже наша съемочная группа. Тайко – это целое искусство. Наш учитель Акира неоднократно повторял: не важно, что ты играешь, важно, как ты играешь. Это целый ритуал. Важно занять правильную позицию. Важно, как ты держишь руки, как ты ими двигаешь, какие жесты. Здесь же, на Ратушной площади, со своей продукцией знакомили венспилские учебные предприятия. В этом году особенно выделяется идея учебного предприятия Steno Right, которое создало компьютерную клавиатуру для более скоростного набора текста. Если на простой клавиатуре можно напечатать 50-60 слов в минуту, то на этой клавиатуре за минуту можно набрать 200-250 слов. Это наша улучшенная версия V2. Мы ее технически усовершенствовали. Корпус сделали намного тоньше, чем был раньше. Теперь есть и вход Type-C. Мы получили молодежный приз года и вышли в финал Джины. Но мы, к сожалению, там призы не получили. Но нас отметили как лучшую команду среди учебных предприятий. Пятничная прогулка продолжалась до позднего вечера. Были и концерты, и мероприятия в Доме ремесел, во дворе художественной школы и в других местах города. Далее вы узнаете о том, какой крупный проект начали реализовывать в Венспилсе, и о том, как прошел традиционный забег вокруг озера Бушнеку. Оставайтесь с нами. Финансирование Европейского фонда регионального развития позволило Венспилскому самоуправлению начать два проекта: реставрацию одного заброшенного здания в старой части города и строительство велосипедной дорожки. Проект включает в себя велодорожку и автостоянку на улице Ганнибу. Поскольку финансирование из Европейского фонда регионального развития составляет несколько миллионов, то доля инвестиций городского самоуправления будет в 2 раза меньше, чем если бы пришлось восстанавливать деградировавшее здание в старом городе исключительно за счет муниципальных средств. Реконструкцию планируется завершить в августе 2026 года. Здание по адресу Тыргус 5 будет отреставрировано, и в ходе реконструкции в нем будут созданы новые офисные помещения, рассчитанные минимум на 20 новых рабочих мест. Авторский надзор за объектом будет осуществлять архитектурное бюро «Архитекту Бюройс Красц» и Петрис Блумс, ранее работавший над восстановлением Венспилского замка. Археологический надзор будет осуществлять Арман Свиюпс. Здание на Тыргус 5 было построено в 1797 году как склад, а в 1900 году его перестроили под жилой дом. На 2 и 3 этажах здания сохранились одни из самых старых настенных росписей в Латвии, которые будут отреставрированы в ходе реконструкции. Здание имеет статус памятника градостроительства государственного значения, а также является археологическим памятником государственного значения в охраняемой зоне древнего Венспилса.
прошедшую субботу в Венспилсе прошел традиционный забег вокруг озера Бушнейку. Это был уже 45-й праздник бега, и собрал он рекордное количество участников. 180 человек преодолевали на скорость дистанцию 8 километров 100 метров. В этот раз в мужской конкуренции быстрее всех пробежал Кристапс Берзинч. Кристапс недавно завоевал титул чемпиона Латвии по марафону. Дистанцию он одолел за 26 минут 58 секунд. За ним финишировал Гирц Вильюмовс с результатом 28:43. Третьим пришел Вадим Попов. Он пробежал за 29 минут 32 секунды. В женской конкуренции первой была Клинта Лауска – 32 минуты 46 секунд. На втором месте Элизабета Кирштейне – 34:36. На третьем Виктория Богданова – 35:17. Определяли победителей и по возрастным категориям. Ими стали Элизабета Кирштейне, Кристина Криста Озуланя, Клинта Лауска, Занны Груберте, Ралфс Апфельбаумс, Гирц Вильюмовс, Кристапс Берзинч и Вадим Попов. Особые призы от главного спонсора компании «Геодезист» получили лучшие бегуны в старших возрастных категориях. Это Каспар Стубелес, Олафс Тендис, Занны Груберте и Гайда Петере. Конечно, отметили и самых юных участников – Патрицию Жабинскую и Даниэла Капелса. Озеро Бушнейку – одно из излюбленных мест активного отдыха. Здесь не только можно охладиться в жаркую погоду в озере, но и насладиться велопрогулками и пешими прогулками вдоль берега озера. Забег был организован Венспилским клубом марафона в сотрудничестве с Венспилским управлением спорта. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Sveicienu visiem šeit no Ventspils, kur sākas ceriņu ziedēšanas laiks un plaukst kastaņas. Studijā Gonda Pūrniece, kopā ar mani viss Kurzemes televīzijas kolektīvs. Ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējumu plānots uzsākt 2 projektus. Vēl viena Ventspils graustu atjaunošanu un veloceliņu izbūvi. Projektā ietilps veloceliņš un autos stāvlaukums Ganībielā, bet tā kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir vairāki miljoni, tad Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums būs uz pusi mazāks nekā, ja nāktos degradētas ēkas vecpilsētā atjaunot no pašvaldības līdzekļiem. Tāpēc Tirgus ielā 5 sāksies vēsturiskās ēkas pārbūve. Remonts plānots no šī gada jūnija līdz nākamā gada augustam. Ēka Tirgus ielā 5 tiks restaurētā un pārbūves procesā tajā tiks izveidots jaunas telpas birojiem ar vismaz 20 jaunām darba vietām. Autoru uzraudzību objektam veiks SIA arhitektu birojas Krasts un Pēters Blums, kas jau ir strādājis pie Ventspils pils atjaunošanas, bet arheoloģisko uzraudzību veiks Armands Vijups. Ēka Tirgus ielā 5 tika uzcelta tālajā 1797. gadā kā noliktava, kas 1900. gadā jau pārbūvēta par dzīvojamo māju. Ēkas 2. un 3. stāvā ir saglabājušies vieni no senākajiem sienas gleznojumiem Latvijā, kas ēkas pārbūves laikā tiks restaurēti. Ēkai ir noteikts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa status, kā arī tā ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Ventspils senpilsētas zonā. Šajā ziņu rādījumā vairāk uzmanības veltīsim pasākumam, kas saucas Piektdienas pastaiga. Šis ir ventspilnieku iemīļots pasākums. Atliek vien piektdienas vakar ieplānot un iziet no mājas. Visi pasākumi ir bez maksas, bet šogad pirmo reizi kultūras centrs piedāvāja īpašu programmu, jo Ventspilī tika organizēts perkusija, jeb sitamo instrumentu festivāls. Ieklausamies un skatāmies nākamo sižetu. Piektdienas vakara pastaigas maršruts sākās Lielajā laukumā un turpinājās līdz Tirgus laukumam. Koncertzāles amfiteātrī notiks starptautiskā festivāla Percussion Ventspils Sound atklāšana. Pasaules līmeņa mūziķi spēja bungot uz visdažādākajiem instrumentiem. Tālāk maršruts paredzēja došanos pa Kuldīgas ielu uz priekšu. Jaunpilsētas laukumā skanēja saulaini ritmi. Te varēja sastapt arī jaunos vokālistus no Jaunradas nama un jaunos citavu instrumentu mūziķus. Bērniem tika veidots meistarklases, kur varēja radīt un izkrāsot savas bungas. Šajā vakarā mazajiem ventspilniekiem bija daudz ko darīt. Bezmaksas atrakcijas,
Spēles īpaša vieta, kur radoši darboties un pielietot savu fantāziju. Uzmanību piesaistīja teātra performance Dzirnavu laukumā. Ar to pārsteidza Ventspils amatieru teātris. Kad šī iekārta tika pabeigta, sirds ritmu varēja pamēģināt katrs, un te vēl kāds neparasts instruments. Tirgus laukumā šajā laikā notika karaoke. Grupas Crazy Daisy pavadījumā. Te uzstājās paši ventspilnieki. Pilsētnieki nodemonstrēja savus talantus un spējas izvēloties dziesmu no kopkataloga. Vai jūs esat dziedātāja profesionāli? Nosacīti, vairāk kā hobijs un ģimenes priekam. Diezgan grūta dziesma, sarežģīta tāda, jā? Mīļa dziesma. Mīļā, jā? Ļoti mīļa. Sen iemācījos. Mēs Liedaks esam dzīvās mūzikas grupa. Spēlējām. Nu jau retāk, bet kādreiz kāzās, publiskās ballēs. Skaidrs, jā. Nu, kā jums patīk tāda ideja vispār organizēt pilsētā karaoki un ar dzīviem mūziķiem? Ļoti forši un grupa, manuprāt, vispār ir vienkārši izcila. Kā šodien tirgojas vispār? Nu jau labi. Kā jums patīk karaoki, kā mūsu ventspilnieki dzied labi, skaisti? Ir labi. Ir, kur dažiem vēl piestrādāt, bet kopumā ir labi. Varbūt jums arī vajadzētu? Nē, zin kā, katrs paliek pie sava, es pie kafijas, dziedātāji pie dziedāšanas. Tikmēr ļoti skaļi gāja Ventspils Rāclaukumā, jo te aizvadīta meistarklase Japāņu bungām Taiko Akiri Vašimi vadībā. Cilvēkiem sanāk ļoti labi vispār. Jā, liekas tās, ka patīk arī. Jums kāda apvienota grupa šodien vai kā? Jā, mēs esam grupa no Liepājas, saucās Kira Taiko. Jā, mēs sākām studēt Taiko pirms aptuveni kādiem 2 mēnešiem tikai. Taiko tas ir kāds muzikas virziens vai? Taiko tas ir Japāņu bungas. Jā, viņi visi ir Taiko. Jā, bet viņiem ir dažādi nosaukumi. Piemēram, lielais ir O-Taiko. Mazais ir Shime Taiko. Savukārt šis te, tas saucās Nagado. Taiko paspēlēt varēja ik viens, kas vēlējās, tostarp arī Kurzemes televīzija. Taiko tā ir vesela māksla. Mums skolotājs Akira vairāk kārt ir stāstījis, ka svarīgi nav tas, ko tu spēlē, bet kā tu spēlē. Un tad visam ir rituāls. Tam, kā tu ieeji pozīcijā. Kāda ir tava pozīcija? Kādu tu rokas? Kādu viņš vispār vicina? Viss kaut kādi žesti. Šeit Rāclaukumā ar savu produkciju iepazīstināja arī Ventspils mācību uzņēmumu. Īpašu uzmanību pievērs projekts Stenowrite. Tā ir datora klaviatūra, lai pātrinātu teksta rakstīšanu. Jau sprast klaviatūras var rakstīt no 50 līdz 60 vārdiem, tā vidēji. Tad ar šādu klaviatūru, kas mums ir, var rakstīt no 200 līdz pat 250 vārdiem minūtē. Šī ir mūsu uzlabotā versija, šī ir V2, kurai mēs veicām tehnoloģiskus uzlabojumus, lai mēs varētu padarīt korpusu daudz plānāku nekā pirms tam. Arī uzlabojām to, ka mēs pielikām Type-C. Mēs ieguvām Ventspils jauniešu gadu balvu, un mēs tikām arī Dženī Latvija finālos, kurā, mēs neguvām neviens simpātiju balvu, diemžēl, bet taču Jānis Krievāns pats atzīst, ka mēs esam bijuši Latvijas labākā SMU komanda kā tāda. Piektdienas pastaiga turpinājās līdz vēlam vakaram. Šis ir ventspilnieku iecienīts pasākums. Koncerti notika visdažādākajās vietās, mēs vēl nepieminējām amatu māju, mākslas skolu un daudz citu pasākumu, kas notika šajā vakarā.
24. maijā pie Bušnieku ezera laivu bāzes notika tradicionālais skrējiens apkārt Bušnieku ezeram. Skrējiens šogad norisinājies jau 45. reizi, pulcējot rekordu lielu dalībnieku skaitu. Šogad skrēja 180 dalībnieki. Dalībniekiem bija jāveic 8,1 km garš aplis apkārt ezeram. Vīriešiem šo distanci visātrāk veica Kristaps Bērziņš, kurš pirms nedēļas kļuva par Latvijas čempionu maratona distancē. Kristaps apkārt ezeram apskrēja 26 minūtēs un 58 sekundēs. Otrajā vietā atstājot Ģirtu Viļumovu, kas noskrēja 28 minūtēs un 43 sekundēs. Trešajā vietā Vadims Popovs ar 29 minūtēm un 32 sekundēm apkārt ezeram. Sievietēm distanci visātrāk veica Klinta Lauska 32 minūtes un 46 sekundes. Otrajā vietā Elizabete Kirsteina ar 34 minūtēm un 36 sekundēm, bet trešajā vietā apkārt ezeram apskrēja Viktorija Bogdanova 35 minūtēs un 17 sekundēs. Par uzvarētājiem savās vecuma grupās kļuva Elizabete Kirsteina, Kristīna Krista Ozoliņa, Klinta Lauska, Zane Gruberte, Ralfs Afelbaums, Ģirts Viļumovs, Kristaps Bērziņš un Vadims Popovs. Sacensību lielu draugs kompānija ģeodēzists apbalvoja ātrākos skrējējus senioru grupās V50 grupā Kaspars Tūbelis, 60+ grupā Olafs Ķeņģis, 50 grupā Zane Gruberte sievietēm un 60+ grupā sievietēm Gaida Petere. Tāpat pie specbalvām tika arī jaunākie dalībnieki. Un tie bija Patricija Žabinska un Daniels Ķepals. Bušnieku ezers kļūst par brīnišķīgu aktīvās atpūtas cienītāju objektu, kurā īpašo dabas skaistumu tagad var baudīt ne tikai peldoties vai braucot ar laivu, bet arī ar velosipēdu apbraucot ap ezeru vai apskrienot, vai varbūt šo maršrutu izmantojot kā pastaigu. Skrējienu organizēja biedrība Ventspils maratona klubs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības sporta pārvaldi. Un skatāji, var šo nedēļu mēs lēnām ieejam jūnijā, drīz jau arī vasaras svētki, bet visas šīs dienas kopā ar jums būs Kurzemes televīzijas montāžas operatori, video operatori, mēs žurnālisti, lai stāstītu par jaunāko un interesantāko Ventspilī.